Sveicināti raidījumā 3/4. Mani sauc Toms, un šodien raidījumā runāsim par invaliditātes reformu. Pēc tam vēl vienreiz paskatīsimies, kā ir un kā būs ar pieejamību Rīgas vecpilsētā. Devāmies ar Kasparu un Anniju uz Siguldu lektaru gumiju, un šajā raidījumā atklāsim arī mūsu jauno rubriku 3/4 ceļo. Šoreiz devāmies uz Valmieru skatīties tās pieejamību. Taču sāksim ar īsajām ziņām. Līdz 24. septembrim Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā ir apskatāma poļu laikmetīgā mākslinieka Artūra Žmijevska izstāde Neredzamās zonas. Šī izstāde paspējusi iegūt plašu rezonanci, jo veselības ministrijai īsti nepatīk šīs izstādes plakāts. Tur attēloti divi kaili vīrieši. Mēs aizbraucām, paskatījāmies, un skatieties arī jūs, kā tad jums šķiet. Izstāde ir neparasta. Un es nevaru solīt, ka šī ir kaut kāda izklaides izstāde, viegli uztverama. Nē, šī ir izstāde, uz kuru jānāk varbūt padomāt tieši par sociālajiem riskiem pakļautām grupām. Konkrēti šoreiz mēs runājam par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, invalīdiem. Jo visa mākslinieka darbība, es domāju par Artūru Žmijevski, viņa jau ir virzīta uz šīm grupām. Viņš tā kā precīzs akupunktūras speciālists atklāja šīs neredzamās, grūtas zonas, grūtas sarunām tēmas un ārstē viņas precīzi ar tā kā radatas dūriena akupunktūras laikā. Ja? Šeit ir parādīti diezgan atklāti stāsti par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, nedzirdīgo cilvēku koris, ja? Cilvēki, kur ir dzimuši bez tām dotībām dzirdēt, bet vai tad viņiem ir liektas tiesības dziedāt, ja? Un, piemēram, viņa filma parāda, kā viņi to dara. Ja? Varbūt no sākuma to ir pat grūti uztvert, šķiet kaut kāda kakofonija, bet pārdzīvojums tas liels, un tas tiešām man šķiet palīdz ne tik daudz varbūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, cik mums saprast, izprast šos cilvēkus. Tas ir tikai viens piemērs. Invalīdu un viņu draugu apvienība Apērons sadarbībā ar Narvesen šovasar īsteno projektu Latvija bez robežām, kura ietvaros bērniem un jauniešiem ar invaliditāti tiek organizētas bezmaksas ekskursijas uz dažādiem galamērķiem. Katrai ekskursijai tiek izsludināta individuāla pieteikšanās, tāpēc sekojiet līdz aktuālajai informācijai www.apērons.lv vai apvienības Apērons Facebook kontā. Pēdējā laikā publiskajā telpā dzirdam arvien lielāku neapmierinātību ar esošo situāciju invaliditātes noteikšanas kārtībā. Cilvēki saka, tur vajadzētu uzlabojumus. Un lūk, Labklājības ministrija ir nākus klajā ar jaunu konceptu. Kas tad ir šī jaunā ideja? Par to nākamajā sižetā. Vislielākie jautājumi ir par to, kādas izmaiņas tiek plānotas, un vai izmaiņas konkrēti skars pašu cilvēku, kuram patreiz jau ir piešķirta invaliditāte, un vai kaut kādas reformas būs, kas attiecināmas uz viņa finanšu līdzekļiem, uz pabalstu sistēmu, uz atbalstu jomu. Fakti, kas šobrīd ir zināmi par plānotajām izmaiņām invaliditātes jomā, apstiprina. Reforma varētu tikt īstenota no 2020. gada. Tā skars tikai personas, kam invaliditāti noteiks pirmreizēji vai veselības stāvokli izvērtēs atkārtoti, bet neskars personas, kam invaliditātes grupa piešķirta uz mūžu. Nav plānots izmaiņas arī invaliditātes noteikšanas kārtībā bērniem. Jaunais koncepts paredz pārorientēšanos no invaliditātes kā medicīnisku indikāciju kopuma uz darbspēju novērtēšanu. Galvenā būtība ir šobrīd koncentrēta uz atbalstu iesaistēji darba tirgū, uzskatot, ka darbs un ekonomiska patstāvība ir viens no tādiem stūrakmeņiem, lai cilvēks sevi pašrealizētu un varētu uzturēt. Un, protams, arī skatīties līdzi atbalstu, kāds ir nepieciešams citu atbalstu pasākumu un pakalpojumu izteiksmē, gan darbdevējam, gan arī, lai cilvēks varētu iesaistīties darba tirgū. Tāpat tiek plānots nodalīt asistenta un pavadoņa pakalpojumus.
Mēs gribam nodalīt invaliditātes un darba spēju, atlikušo darba spēju jēdzienu. Invaliditātes pusē vairāk koncentrēties uz šo slimības esamību un medicīnisko zaudējumu, veselības zaudējumu atlīdzināšanu vai ieraudzīšanu. Savukārt atlikušo darba spēju pusē tomēr mēģināt ieraudzīt atlikušās darba spējas un kādi atbalsta pasākumi ir vajadzīgi, lai šīs atlikušās darba spējas varētu arī cilvēks izmantot. Ceram, un arī ministrijā esam teikuši, ka jābūt ir vienotam politiskam viedoklim par to, ka šādām reformām ir jābūt, un politiskam viedoklim jābūt no veselības ministrijas, no izglītības ministrijas, vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas un labklājības ministrijas. Ir jābūt izglītītiem sociālajiem darbiniekiem, ir jābūt atbalsta personām tādām, kam cilvēks uzticās, iespējams, ka tā ir kāda jauna profesija, piemēram, sociālais mentors, kuru cilvēks var izvēlēties un viņa pavadā tad iet cauri sociālajai sistēmai un pēc iespējas vieglāko ceļu, lai atrastu tos pakalpojumus, kas viņam būtu nepieciešami viņa atbilstīgajā situācijā. Un vēl ir daudz ārkārtīgi sīkas nianses, par kurām mēs ar ministriju strīdamies un runājam un mēģinām atrast tos labākos risinājumus, lai cilvēkam būtu pēc iespējas mazāks sloks izmantot sociālo sistēmu kopumā kā tādu. Kā jau es minēju, tie ir tādi sākotnējie priekšlikumi, kurus mēs šobrīd piedāvājam visām iesaistītajām pusēm, uzklausam apsvērumus, argumentus, atvērtos jautājumus, ņemam līdzi uz mājām, uz ministriju, turpinam strādāt un runāsim vēlreiz tik reizi, cik būs nepieciešams, lai visas detaļas būtu pietiekami skaidri atstrādātas. Labklājības ministrija patiešām ir iecerējusi liels pārmaiņas invaliditātes noteikšanas kārtībā. Taču par to, kā tas viss sanāks un kā tas beigās būs, mēs vēl nezinām, taču noteikti turpināsim sekot līdzi. Un ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, droši tos rakstiet mūsu Facebook lapā. Pagājušā raidījumā mēs ar Tomu devāmies uz Vecrīgu, lai noskaidrotu, kādas tad atpūtas iespējas mūsu vecpilsēta piedāvā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Diemžēl apstiprinājās mūsu bažas. Vecrīga cilvēkiem ar riteņkrēslu var kļūt par nopietnu pārbaudījumu. Vai tiešām vēsturiskā teritorija nozīmē to, ka šai pilsētas daļai ir jābūt nepieejamai cilvēkiem ar kustību traucējumiem? Un kādas ieceras attiecībā uz vides uzlabošanu ir Rīgas domes pilsētas attīstības departamentam? To skatieties nākamajā sižetā. Būvniecības likums nosaka, ka būvējot jebkādu objektu, ir jāievēro vides pieejamības prasības, un tas arī attiecās uz ietvēm un ceļiem, un tātad arī uz Vecrīgu. Vēsturisks, mantojums nav iemesls tam, lai vidi taisītu nepieejamu. Un daudzās arī Eiropas valstīs mēs varam redzēt, ka arī ļoti vēsturiski objekti ir pieejami. Kultūras mantojumam ir jābūt pieejamam. Tas ir viens no tādiem pamatpostulātiem, sākot pieejam intelektuāli un beidzot pieejamam arī fiziski. Mēs katrā jautājumā meklējam kompromisus, lai gan kultūras mantojums tiktu saglabāts savā autentiskumā, kā arī tiktu saglabāta oriģinālā substance, cik vien tas ir iespējams, bet tāpat laikā tiktu atrast kompromiss, kā tas var būt pieejams. Plānojuma dokumentos jau būtībā viss ir aprakstīts un paredzēts, bet šie uzlabojumi rodas reālos projektos, un tie, diemžēl, piemēram, Vecrīgā nenotiek pārāk bieži. Vismaz pilsētvidē šobrīd nav tādas konkrētas programmas, kur metodiski vienu pēc otras ielu vai laukumu mēs labi iekārtotu. Ir vietas, kur to nevar izdarīt. Tā samērīgi nenojauksim pusēku, lai iebūvētu, liftu uz pagrabstāvu, bet daudz kur to var atrisināt. Bet mums ir jāsaprot, nevienmēr var būt pieejams līdz galam. Un tad tiek meklēts arī varbūt kādas citas iespējas. Varbūt, ja nav pieejams fiziski, tad mēs varam izdomāt, kā virtuāli tam būtu pieejamam. Vai tas ir, ar kameru palīdzību, vai arī ir arī šie 3D modeļi, kas ir, vairedzīgajiem uz tausti, dažādi. Vienkārši tam pieiet radošāk. Pagājušā raidījuma sižetā nācās pārliecināties. Cilvēkam ratiņkrēslā bez 5. riteņa Vecrīgas bruģis var izrādīties īsts pārbaudījums.
Protams, ka mēs visi kopīgi skatoties nevēlamies pazaudēt to vecrīgas kultūrvēsturiskās vides elementu, kā ir šis vēsturiskais bruģis. Jo tas veido to vidi un kompromiss ir iespējami. Primāri tas ir iesaguma kvalitāte, kā tiek iesagts. Jo tas, cik šobrīd ir nekvalitatīvi iesagts bruģis vecrīgā, mēs redzam visu, un tā ir iesaguma kvalitāte. Cik tas tiek veikts pareizi pēc tiem iesagšanas principiem, cik akurāti un blīvi tas tiek darīts un kāds materiāls tiek izmantots. Šobrīd katrs individuāli kaut ko cenšas risināt, bet tāda kopīga risinājuma nav. Mēs esam departaments šogad iecerējis uzsākt speciālu tematisko plānojumu Rīgas vēsturiskā centra publiskajai ārtelpai. Un šīs lietas tiks dažādās darba grupās risinātas, apspriestas. Pēc 2 gadiem aptuveni mēs sāksim strādāt pie jaunas versijas vēsturiskā centra plānojumam, un tad mēs ceram arī uz realizācijas sadaļu un tādām taustāmākām lietām, kas novedīs pie vides uzlabošanās. Bet pagaidām patīkama atpūta ir jāmeklē citviet, tāpēc 3 atradaļas devās uz īsti pārgalvīgu piedzīvojumu. Sadarbībā ar Latvijas gumijlēcēju klubu devāmies uz Siguldu un noskaidrojām dzīvē, kā tas ir lekt ar gumiju riteņkrēslā. Šodien mums ir jauns pasākums prātā un jauna sadaļa 3 ceturdaļas trako kopā ar 3 sadaļas izaicinu. Šodien es izaicināšu Anniju izlekt ar gumiju. Mēs esam Siguldā. Kā tu jūties? Labi. Labi? Izstāsti, kā tev ir ar augstumu. Vai tev ir bail no augstumu, vai tu nebaidies? Līdz šim laikam nav bijis bail, bet tad jau redzēsim. Ja jau būs bail, tad jau gan jau kāds man izgrūdīs no tā vagona. Jā, varianti nebūs. Kā tev vispār no tādām spontānām, trakām idejām? Tu bieži paraksties tādām lietām? Jā, protams. Labākās. Šitādi dzīvi tik neinteresanti, man liekas. Super. Labi, tad drīz dodamies un es domāju, ka būs baigi forši. Priekš aiziet, viss kārtībā. Ļoti bail no augstuma. Tas bija ritīgi grūti. Tas ir adrenalīns atkal uz mēnesi vismaz. Likās, ka es no smiekliem nomiršu. Man tā parasti ir. Tas bija grūti izlekt. Tas bija laikam grūtākais. Tad jau, kad krīt, tad jau bija forši. Tu patika? Tu tur čamājies augšā, nevarēji nolekt? Jā, man bija grūti saņemties. Tu no augšas izskatās viss savādāk, bet es nācu ar galvu pa priekšu un tas bija vienkārši ekstrēmi. Jā, es centos neskatīties. Es nezināju, kā tas notiks, man viss tas process bija interesanti. Ratu piesaistēšana klāt un tā, bet īstenībā visi ir ļoti forši un atsaucīgi čaļi un profesionāli viss izdarīja, tā kā viss tajā, teiksim, tehniskajā ziņā viss ir ļoti super kārtībā. Īstenībā ļoti mīkšķi, nav tāds rāviens, tā lēnām, tā iesēdina baigi forši. Pie mums ir bijuši gan neredzīgi cilvēki, gan cilvēki ar savādāka veida kaut kādiem kustību traucējumiem, ar deformācijām ķermeņa kaut kādām. Viss kārtībā, lec un viss normāli. Ierobežojumi īsti nav. Varbūt vienīgi tur ar kaut kādām muguras traumām ļoti nopietnām. Tad jā, iespējams, bet
pa lielam vienmēr var kaut ko izdomāt. Paldies, ka tu piekriti īstenībā šai avantūrai. Tu esi pirmā šajā mūsu rubrikā, cilvēks Trapo izaicina. Tā kā tu esi izturējusi. Super. Čau, Kaspar, sveiciens Valmierā. Čau. Mūsu mērķis īstenībā ir apceļot Latvijas pilsētas un paskatīties, cik tās ir pieejamas. Un jā, mēs šodien esam Valmierā. Valmiera ir mana pilsēta, tā kā es tev varēšu kaut ko parādīt. Ja kaut kas jautājums, jautā. Bet šobrīd mums vajadzētu uzdevumus. Un uzdevumu es redzu, ka jau nāk. Kas mums būs jāizdara Valmierā? Šajā aploksnē ir dažādi uzdevumi, kas īstenībā parādīs to, cik pieejama vai nepieejama ir Valmiera. Un man ir tāda sajūta, ka uzdevuma saraksts ir ļoti garš. Ārprāts. Doties uz Valmieras turisma informācijas centru un noskaidrot, kādi apskates objekti un izklaides iespējas ir pieejams cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir mūsu pirmais uzdevums. Tā kā Kaspar, mums ir priekšā visa diena. Dodamies! Kā radies nosaukums Valmiera? Tas stāsts ir tāds, ka kādreiz tilts nav bijis pār Gauju, un cilvēkiem ir bijusi vajadzība nokļūt no vienas uz otru pusi, un šim te kapteinim, kas ir braucis to laiku ar šo te pārcēlāju, viņam ir bijis suns Valis, un tad braucot ar šo te kuģi, tad ir tā sanācis, kad viņš ir izlecis laukā un sācis riet. Un tad kapteinis ir teicis Vali mierā. Un tad saliekot to kopā, ir tā kā Valmiera izveidojusies. Tāds ir viens no šiem stāstiem par Valmieras vārdu. Jāsaprot, kur mēs abi divi ar Kasparu varētu Valmierā izdarīt vai kaut kur aiziet vai apskatīt kaut ko. Šodien, tad, principā, varu doties arī uz muzeju, ir atvērts ekspozīcijas. Tad jau, protams, var izbraukt arī ar Gaujas tramvaju. Upes tramvajs, kas ir Gaujas tramvajs, lejā turpat Vecpilsētā piestātne. Tātad, Kaspar, ko mēs darīsim? Mēs aiziesim apskatīt Valmieru no augšas uz vietu, ko vietējie sauc par Titāniku. Tad mēs noteikti aiziesim pārbaudīt, vai publiskās toaletes ir pieejamas. To mēs tagad tieši šajā brīdī darām. Durvis. Izlēt īstāds spogulis, pat reku regulējāt. Jā, paskaties. Uz sensoru. Reku ir poga augšā, apakšā. Viss ir tā kā vajag. Kam tā poga ir domāta? Poga ir, ja tu nokrīt zemē pēkšņi, izkrīt no ratiem, tad, lai tu vari nospēst pogu un tev atnāk kāds palīgā. Mēs, protams, nepārbaudīsim tagad, vai viņi strādā, vai kāds tomēr atnāk palīgā. Šobrīd mēs ejam uz Vecpuļu parku. Šeit gan notiek neliels remonts, bet es domāju, mēs ar to tiksim galā. Man patīk, ka Valmiera tiek sakopta. Šis parks ir ļoti brīnišķīgs jau. Tapis puse un otra būs vēl labāk. Man patīk Valmiera. Centrs jau nav burvīgs. Es tā kā centrā dzīvoju, es nezinu, kas notiek no manis. Tā ir augstākā vieta Valmierā. Bet es tur netieku. Es gan arī pats tur netieku. Bet tur blakus ir vieta, kur tiešām var redzēt Valmieru, Gauju. Un Nikas vēl ir forši. Ka ja es izvāžu galvu šeit tā cauri, tad es redzu arī. Bet tā nav baigi. Ētais skatu lauku. Šī tā, jā. Šī stanga droši vien varēja nebūt, jo viņa man tieši tā acu augstu. Ko
Ko jūs novērtējat, vai kas jums patīk Valmierā? Tas, kad ir pilsētas svētki, ir diezgan jautri. Mēs parasti ejam pastaigāties. Ir diezgan daudz skaistu skatu Valmierā. Un ko vispār jaunieši Valmierā dara? Tad, kad viņiem ir brīvais laiks. Sporta laukums, spēlē dažādas spēles, nodarbojamies ar sportu. Es ļoti novērtēju dabu Valmierā. Tas, ka mums tek cauri Gauja, un Gauja ir nevien mūsdienās, teiksim, tā svarīgs simbols, bet arī vēsturiski tas visu laiku bijis Valmieras, teiksim, tā vienojošais simbols un Valmieras tā atslēga. Sakārtot pilsētu forši, man ļoti patīk. Jau sākās. Attention! Valtera kaldiņā, tur lejā Gauja, riepas tik vienai. Paldies! Paldies! Čau! Mēs atrodamies autobusu pieturā, un mums būs eksperiments ar sabiedrisko transportu Valmierā. Es esmu skeptisks nedaudz. Pat nevis nedaudz, bet daudz. Man šobrīd nav viedokļu vispār. Skatīsimies, kā būs, tā būs. Forši, laižot pa Valmiera sabiedrisko. Forši, tev vieta arī ir, vai ne? Jū, ideāli, tev var nolaist uz beņķīši, kā tur sēdēt. Jā. Godīgi sakot, es arī neatceros pēdējais, kad es Valmierā ar autobusu braucu. Tava skepse ir izzudusi. Jā, es esmu ļoti patīkami pārsteigts. Es pat nejūtu, ka jūs iekāpāt. Tas ir galvenais. Tā saucās vidas pieejamība, ka tu nejūti, ka tev kaut kas traucē. Es domāju, ka mēs kaut ņemsimies, celsim kaut ko un tā tālāk, bet šīs man patīk, šīs ir forši. Valmieras sabiedriskais rullē. Jā.
Kaspar, forši, ka tu atbrauc pie manis ciemos uz Valmieru. Prieks tev bija uzņemt. Nu, kā tev patika Valmiera? Man ļoti patika Valmiera īstenībā. Mana vecmāmiņa dzīvoja Valmierā, un es Valmierā diezgan ilgu laiku pavadīju bērnību. Bet bija lietas, kuras nezināju, un man ļoti patika brauciens ar plostiņu. Gaujas tramvajs. Tā to sauc. Bet es kā novēroju, tad, ja tu būtu vienītī, mēs tad tur nekur netiktu baigi tālu. Jā, nu, bija vietas, kas bija pieejams pilnībā, un bija vietas, protams, kas nebija pieejams. Bez asistenta droši vien, kad nevarētu iztikt. Tātad, ja brauciet uz Valmieru, gādājiet to, lai jums būtu kompānija. Īstenībā jau ceļot arī ir foršā kompānija. Protams. Paldies, ka skatījāties raidījumu 3/4. Tiekamies nākamreiz. Čau!